Šis ieraksts tiek izdarīts Ministru kabineta komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai 2023. gada darba plāna ietvaros. Intervētāji Ruta Pazdere, Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāji un Ministru kabineta komisijas pārstāve un Valdemārs Hermanis. Pastāstīt par sevi. Es esmu preses žurnālists ar ilgu darba stāžu 4 redakcijās. Kā zemnieka dēls es nonācu Rīgā, beidzu Latvijas valsts universitāti, gan ne kā žurnālists, bet ekonomikas un juridisko fakultāti. Mans ilgākais darbs stāsts ir laikrakstā Cīņa, kā Blaumeņielā 3840. Preses namā. Pēdējais mans darba postens, kā algotam žurnālistam, bija neatkarīgā Rīta avīze, kad tā vēl bija preses namā. Bet es savās žurnālistu gaitās esmu daudz bijis saistīts ar Latvijas radio, un laikam tāpēc es arī šeit šokar sēžu. Paldies! Un mēs intervēsim Dariju Juškevicu, žurnālistu, un tad lūdzu. Esmu pēckara paaudzes bērns, dzimusi 46. gadā pēc kara. Man ļoti ir paveicies ar manu dzimtu. Pirmām kārtām gribu teikt, jo esmu uzaugusi mīlestības pilnā gaisotnē, un es jau 5 gadu vecumā iemācījos lasīt brīvi. Daudz lasīju, dzimusi augusi Salatgrīvā, dzimusi patiesībā Valmierā, bet dzimtā puse ir Salatgrīva. Un es ļoti, kāpēc es tik ātri sāku lasīt, jau mana vecā māma, kad es vasarā laukos dzīvojos pie viņiem, katru vakaru lasīju priekšā kādu nodaļu no grāmatas Robinsons Kruzo. Un man tik ļoti gribējās zināt, kā ir tālāk un vairāk. Tas bija mans lielais motīvs, iemācīties lasīt. Zilbus lasīju kopā jau 4 gadu vecumā, tā man stāstīja. Un 5 gadu vecumā brīvi lasīju un varēju, mīļākā vieta man bija vecvecāku mājās Bēniņos, kur glabājās visā dārguma manā uztverē. Smaržu pudelītes, dažādas kartītes, dažādas grāmatas, veci kalendāri, un mans lielākais pārsteigums bija atpūta. Krāsains žurnāls. Es tur varēju sēdēt stundā, ja citi bērni meklēja kaimiņu bērnus un kopā spēlējos, tad man laimīgākā vieta pasaulē bija šie Bēniņi. Un es lasīju aizgūtnē visu, sākot ar Nils Holgersona ceļojumu ar meža zosīm, kam tur bija norautas lapas, vecie kalendāri, Mopasāna mīļāka, Mopasāna grāmatas, un pasakas, un kas tik viss tur vēl nebija. Bet kāpēc es iemācījos tik ātri beidzot salikt burtus kopā teikumos? Mans vecais tēvs bija strēlnieks. Un vecais tēvs piedalījās daudzās kaujās. Vecais tēvs stāstīja visus savus piedzīvojumus, piemēram, ceļā uz Krievu-Japāņu kāru arī. Viņš teica, braucām pie tuneļiem, svētbildes, braucām, pēkšņi mums pasaka, tālāk vairāk nav jābrauc, jo karš ir beidzies, jo tas brauciens bija tik garš. Kāpēc to stāstu, to vēsturi, tā gaisotne, kurā es uzaugu, es jau kad sāku arī lasīt,
es jau ļoti agri zināju, ka ir bijusi cita Latvija. Un tā bija vide, kas vienkārši mani veidoja. Šajā vidē bija mūsu draugi un radi un paziņas, un patiesībā visa šī vide bija vienādi domājoša. Un tā ir tā bāze, tā vide, ar kuru es uzaugu, ar to apziņu, ka ir bijis kaut kas cits arī, un ir bijis savādāk. Laimīgā kārtā mūsu dzimtā neizsūtīja nevienu, jo bija viena vecvecāka bija Staicelē, ja precīzāk Rozēm bija tuvāk, laikam, nekā Staicela. Un otri tātad Salatsgrīvā, un nekādas dižās platības vai zemes vai lopi vai vēl kaut kas viņiem arī nebija tajās mājās. Varbūt paveicās, es nezinu, jā, vienkārši paveicās, ka nē, bet protams, ka Salatsgrīva arī pietiekami daudz bija izsūtīti cilvēki. Nu, lūk. Tad es mācījos vairākās pamatskoliņās, jo mans tētis tajā laikā strādāja Patērētāju biedrības savienībā, un šie cilvēki bieži brauc apkārt. Ja tā godīgi, es pat šodien īsti nezinu, ar ko viņi tur nodarbojās, bet es sāku mācīties Ungurpils pamatskolā, tā kā 3 klasītes, un kā bija tajā laikā, maz bija bērnu, un 3 klases, 1., 2., 3. bija apvienot visu vienā. Es vienmēr biju labi apģērbta, tāpēc, ka mana mamma no vecām Latvijas laika, kā viņa vienmēr teikt, Latvijas laika drēbēm, viņa uzšuva mums ar māsu jaunas kleitas. Bet pamatā tajā laikā man ir ļoti labi prātā viena bilde, kur mēs esam šīs 3 klases kopā. Meitenēm pirka tādas parķa kleitas, 3 izmērs pa lielu, ar domu, kā ar laiku viņa derēs labāk. Tas bija diezgan bēdīgi tāda apziņa, jā, kad tā viņš skatījās uz mums, ja, jo mēs bijām kā 2 princeses no tām saģērbtas un tā. Bet tas nenozīmē to, ka manī tas radīja tādu žēlumu, jā. Un mums pašām arī ar māsi bijis tā, ka mēs kaut kādās baltās tenis čībiņās, kuras ar krītu nokrāsoja, devāmies uz skolas sarīkojumiem, un es gribēju ļoti ātri dziedāt korī. Un es stāvēju tam korim blakām, un mani neņēma, jo es biju par jaunu skaitījos, jā. Un es tik stāvēju katru reizi, un aizgāju katru reizi. Beigās tā kora, tā skolotāja, viņa apžēlojās un teica, nu labi, kad jau tu tā gribi, tad nāc arī tajā korī. Tā es tiku korī, un esmu kristīta Salatsgrīvas baznīcā. Ļoti ar šodienas skatu skatoties, esmu ļoti priecīga par to, ka tā notika, jo vecāki man izstāstīja. Pirmo reizi Salatsgrīvas vecā māma aizved mani uz baznīcu Ziemassvētkos. Un šis skats man arī stāv acu priekšā, tiešām tā kā dzied gaišs mirdzums nāk no eglītēm un dziedāja uz bērniņu nāciet, un šo skatu es atceros vēl šobrīd, cik gaiša bija tā baznīca, cik skaistas bija tās eglītes un tā, un bērni, tā. Un tad pēc tam mācījos 1 gadu Salatsgrīvā, dažādu iemeslu, ģimenes iemeslu dēļ, jā, un tad pabeidzu Pāles pamatskolu, jo mans tētis strādāja par konditoru Pālē. Un šo skolu savulaik atklāja Kārlis Ulmanis, viņa ir Latvijas laika ēka. Un tajā skolā es biju apaļteicamnieks priekš tiem laikiem. Jo man īsti tur nebija arī ko darīt, izņemot
Izņemot matemātiku, kas man nekad nepadevās, bet mūžam literatūra un viss, kas ar to taistīt, ģeogrāfija, vēsture un tam līdzīgi. Man ļoti paveicās arī tajā skolā, jo šie skolotāji, es teikšu tā, ka, un to es arī ar vēlākas dienas acīm sapratu, viņi īpaši necentās mums vadīt pa to propagandas ceļu, ja? Ja mēs kā lauku bērni, drīzāk vairāk bija tādi pavasara pārgājieni, rudens pārgājieni. Mēs strādājām pa vasarām kolhozā un, piemēram, plūcām linus. Mums par to bišķiņu maksāja, jo to bija arī skolotāji iekārtojuši, ka darbs kaut kāds ir arī jādara vasarās. Un rudeņos mēs par šo naudu varējām nopirkt skolas grāmatas un visu, kas nepieciešams skolai. Un tas mūs it kā tādus lauku bērnus, jā, tā bija arī tā mūsu tas pamats, jā, kur mēs sapratām, ka bez darba nekas arī nenotiek. Un vidusskolu pabeidzu Valmierā, kas agrāk bija skolotāju seminārs tā ēka. Un tā bija valsts pirmā ģimnāzija Latvijas laikā, bet mūsu laikā viņš saucās 11 Valmieras varoņu komjauniešu vidusskola. Un mums vienmēr bija jāiet uz to varoņu kalniņu, kā mēs teicām, kaut kā, tas laikam oktobras svētkos precīzi, tagad neatceros, jā, tur kaut kāds lāpes bija un tāda. Un jā, pāris skolā mums visiem bija jāuzstājās pionieros. Jā, pionieri, kā teikt, turpat nebija iespējams savādāka doma vai ideja, jā. Un Valmieras vidusskolā visiem bija obligāti veselām klasēm jāstājas komjaunatnē, jo, ja tu to nedarīji, tad tev vienkārši izslēdz no skolas. Un tas arī tika paziņots jau iepriekš. Ne tā klaji un ne tā skaļi, ka kaut kādā milzīgā skolas sapulcē, bet katrā klasē tas tika pateikts viennozīmīgi. Ja tu to nedari, tad tev no šīs skolas ir jāaiziet. Tā kā, tas bija jādara obligāti. Bet skola bija laba, skolotāji bija labi, varbūt bija kaut kādi daži, kas varbūt vairāk par propagandu runāja, bet principā vidusskola bija ļoti laba. Un tad es iestājos Latvijas universitātē, žurnālistos, tajā gadā nebija uzņemšana klātienē, bija neklātienē. Es atceros to, ka bija baigi garās rindas, lielas garas rindas uz to uzņemšanu. Un es pirmajā dienā nenokārtoju to, aizbraucu mājās, teicu vecākiem, es nemaz neiešu tajā universitātē, es tik traki jāgaida rindās, es vēl kādu gadu kaut ko izdomāšu. Un mana mamma teica, tad padomā pati, kāds tev ir raksturs. Un padomā, labi, ko tu vari zaudēt, jā, izlaižot gadu. Teikt, labi, braukšu nākamajā dienā, pārgulēju stacijās, sabiedrēju mājās manas vecākus, ka es neatgriezos vakarā mājās, nākamajā dienā iestājos universitātē, iesniedzu tos dokumentus un tā. Mani kursabiedri arī bijuši daļa tādi zināmi cilvēki. Mācījos kopā ar Ingrīdu Strādu, ar Teku Šaiteri, ar Andreju Cīruli. Mēs nebijām liela grupa, kaut kādi 15 cilvēki. Un mēs bijām tāds diezgan labs kodols, samērā vienādi domājoši. Un katrs no mums arī aizgāja tādus interesantus ceļus, jo piemēram, Rutas kundze man ir stāstījusi arī par Andreju, ja, un sadarbību ar Andreju Cīruli, un mēs diezgan smīkņājām par zinātnisko komunismu un par partijas vēsturi, un pirms tiem eksāmeniem mēs pie Andreja sapulcējāmies mājās, viņam bija diezgan plašas tās telpas.
Kaut ko iedzērām, kaut ko jokojām, kaut ko smējāmies, aizgājām uz to eksāmenu, es atceros to partijas vēstures eksāmenu. Ja mums tā man nekad personīgi īsti nebija skaidrs, ko nozīmē zinātniskais komunisms, bet es tīri labi sapratu, ko no manis sagaida, lai varētu to apskolu pabeigt. Ja? Un tieši tāpatās ar partijas vēsturi. Un mēs tagad aizejam, un mēs visi nokārtojam uz trīniekiem priekš tā laika. Un tā pasniedzēja tā žēl skatās, man saka, jūs negribētu varbūt atkārtot. Jā. Tas nebija valsts eksāmens, tas bija tāda parasta. Es saku, ziniet, nē, es domāju, ka tā bāze ir stabila, un nē, paldies pasniedzēji. Nē. Nu, vienkārši stāstu varbūt atraktīvāk, lai ir saprotama šī te vide, kāda tā bija, ja? Jo mēs vienmēr atradām kaut kādus kopsaucējus, kas varbūt mūs vienoja, ja? Tātad laba literatūra, arī kopīgi kaut kādi izgājieni, ja? Viens kopīgs izgājiens bija tāds, ka mēs izmantojām Arvīdu Griguli, jo zinājām, ka viņam patīk bišķiņ grādīgie dzērieni, un pirms tiem dažiem eksāmeniem mēs kopā gājām uz to slaveno kazu. un rezultātā, jā, nu, visi ļoti labi nokārtoja un tā. Kas bija tajā laikā manā uztverē, bija ļoti labs universitātes tātad žurnālistikas nodaļas plānojumā. Mums vajadzēja lasīt ārkārtīgi daudz literatūru. Antīko, viduslaiku, tātad aizrobežu, kopējo vēlāko gadu, krievu literatūru, latviešu literatūru. Mēs sēdējām bibliotekās tādiem kalniem, grāmatas bija blakām, bet, nu, priekš manis tā bija personīgi medusmājas, jo man ļoti patika un tā. Bija ļoti stingri pasniedzēji. Nu, protams, arī kāds špikoja un tā kā agrāk, kā viss kā tagad un kā toreiz. Nu, lūk, un tad saprecējos, jā, lauka meitene aprecējās Rīgas puisi ģeologu un sāku dzīvot Rīgā, bet mans sapņu darbs radio, diemžēl nebija tajā laikā pieejams, un es 7 gadus strādāju pie ģeologiem, tika kartēta Latvijas teritorija, un es varu teikt, ka katram žurnālistam es ieteiktu, pirms tu sāc strādāt par žurnālistu, izbaudi, ko nozīmē īsts cits darbs. Jo tad, teiksim, tu nerunā tās muļķības, ka ģeologi ir romantika un vēl kaut ko, visādas muļķības pa kolhos, kā Birzi kādreiz ļoti labi uzrakstīja vienā savā tajā humoristiskajā stāstiņā, ka atbrauc žurnālists un līkņā tur pa tiem laukiem un runā totāls muļķības un uzdod muļķīgus jautājumus. Ja? Un tā. Tā kā tas man deva tādu ļoti labu sapratni, un tad pēkšņi man paziņoja, ka radio ir brīva vieta, ļoti maziņa, ļoti it kā necila, radio pie pults, kur visi raidījumi tika palaisti gaisā, jā, tātad ir šī iespēja būt šim te atbildīgajam izlaidējiem. Un tā bija mana pirmā ienākšana radio, lielajā mājā. Es ar lielu pietātu skatījos uz tiem cilvēkiem, Ausma Indriksona, Gunārs Jakobsons, Lauma amatniece, ja. Mana pirmā atzinātāja, tātad toreiz saucās programmas daļa, tagadējos laikos saucās programmu direkcijas. Viņa bija Valda Kalnroze, gleznotāja Kalnrozes meita, bija mana pirmā darba, tā teikt, mentors, kā tagad saka, ja. Un no viņas es arī ļoti daudz ko mācījos, ka dzīvi var arī uztvert ar smaidu,
ka daudzas lietas atrisinās daudz labāk, ja tu plašāk to visu pārzini. Un rezultātā diezgan īsu laiku es strādāju tur tajā izlaidēja daļā, un tad bija aizgājusi prom viena kundzīte, kas salika vienkārši tehniski programmu kopā uz papīra un nodeva Rīgas viņiem, atdeva to programmu un atbrīvojos šī te vieta, respektīvi. Tātad es kļuvu par jaunāko redaktoru. Tad, kad es jau biju kaut kādu zināmu laiku strādājusi jau vairākus gadus, tad man pielika bišķiņi pie algas un es saucos vecākā redaktore, turpināju plānot to programmu, un pēc tam jau bija nodaļas vadītāja un programmu direktora vietnieks, un kā man reizi intervēja avīzes dienu, viņi jautāja, kā jums tur tajā radio, kā jūs tur nokļuvāt, kā viss bija, es teicu, tā kā skandināvu romānos, no kalpones līdz saimniecei. Jā, kurā gadā apmēram? Jā, lūk. Un tad, tā nemanot arī pienāca šīs te janvāra dienas, bet pirms tam es gribu vēl pateikt vienu lietu, ka Latvijas radio bija tas, kas uzturēja arī 50 okupācijas gados latvietību. Varbūt, protams, ne propagandas raidījumi, varbūt vai tur mazāk arī ekonomikas raidījumi, bet literatūras, bērnu un mūzikas redakcijas noturēja šo te latvisko gaisotni, deva to signālu tiem, kuri klausījās raidlugu ierakstus, kur bija latviešu klasika. Bija labi ārzemdarbi, jo radioteātris bija viena tāda ļoti svarīga radio sastāvdaļa. Un zinu, ka cilvēkiem tas ļoti patika, un tieši tāpat bija arī ar bērniem. Strādāja tur tādi asi kā Jānis Gulbis, kurš vēlāk bija skolu un ģimeni redaktors, Raitis Kalniņš. Un arī es varu pateikt, ka radio tā gaisotne bija tāda ļoti, pirmkārt latviska, otrkārt viņa bija ļoti sirsnīga, jo es tāds jauns skuķis ienācu radio, un kad Lauma amatnieks, kas manā uzturē bija zvaigzne, vai Ausma Indriksona, vai Gunārs Jakobsons, vai vēlāk arī Raimonds Pauls, ka tev apjautājās, kā tu te jūties, vai ir labi viss, un tā, Tā bija viena liela ģimene. Mēs tā arī teicām, mēs visi esam viena liela šūna. Un tas, manuprāt, viss kopā deva arī to pleca sajūtu, un es domāju, ka tas, ka centās iedabūt programmā lietas, par kurām nedrīkstēja īsti runāt publiski un kuras varbūt klāji nedrīkstēja tajā laikā pārādīt, viņš tomēr kaut kā pamanījās iekļūt programmā un šo te ziņu, to, kas mēs esam, viņi tomēr mēs paguvām no to. Jā, jauki. Man būtu piebilde no savas puses par manām mīļām skolām. Un sanāca tā, ka man tāds bija pavisam 4, kamēr es dabūju gatavības apliecību. No vienas puses tur bija tāds moments, kā vecāki mainīja dzīvesvietu no Iecavas puses. Jā, no Iecavas puses uz Jansela lauku. Bet kas man liekas iezīmīgi šajā manā skolas stāstā, ka no tām 4 skolām 3 bija kādreizējās mūžas, un līdz ar to es esmu personīgi pateicīgs Latvijas agrārai reformai 1920. gadā, ka tās mūžas tika pārvērstas par gaismas pilīm. Un nav nevienam noslēpums, paši mēs zinām, ka viņas bija visas novietotas ļoti skaistās vietās. Tā ainava. Ir pat tāds jēdziens ainavu terapija. Tā ainavu terapija arī nāk līdz man no bērnības.
Un, ja runā par skolotājiem, tad tieši Jaunzvirlaukas skolā. Jā, es gribu dažus labus vārdus pateikt par saviem skolotājiem Jaunzvirlaukas skolā. Starp citu, tas sakrīt arī ar jau pieminēto Gunāru Jakobsoni, jo mēs bijām skolas biedri, ne klases biedri. Un šajā skolā arī tieši tāpat skolotāji bija dažādi vecumi, bet nebija tādi, kas dzītu kaut kādu to komunisma garu mūsos. Bet, piemēram, ļoti prasīgais matemātikas un īpaši fizkultūras skolotājs Vladislavs Tapeckis. Viņš prata mūs, tā teikt, ne tikai nostādīt ierindā, bet arī kā sportists uztrenēt tā, lai mēs rajona sacensībās būtu kaut kur vadošās pozīcijās. Un pat tāda pusmilitāra organizācija tajā laikā kā DOSAF. Un tur bija tāds normu komplekss GDA, nolikt GDA normas, gatavs darbam un aizsardzībai. Kas it kā varētu likties, kāpēc mums tādā veidā atbalstīt režīmu, vai? Bet skolotājs tāpēc, kas piegāja no otras puses. Jums tas dzīvē būs vajadzīgs. Jums būs vajadzīgs rūtījums. Puišiem būs vajadzīgs spēks. Jums būs vajadzīga disciplīna un pārējais. Vai viņš domāja par to tālāko laiku, ko viņš piedzīvoja Ozolnieku skolā, veidodams Jaunsargu vienību? Es nezinu. Es varu pieļaut, ka viņš pieļāva arī neatkarīgs Latvijas vīziju, jo viņš bija beidzis Jelgavas skolotāju institūtā, tad viņam bija ulmaņlaika kalums. Bet tas, kā skolotāji mūs prata nostādīt un kā jaunas cilvēkus pašiem pret sevi, lai mēs būtu prasīgi. Un to vislabāk to pateica viens absolvents kādā salidojumā, skolotājs Tapeckis no manis kā ķēma pret manu gribu centās izveidot cilvēku. Jā, viņš pēc gadiem saprata, ka viņš ir bijis tikai tāds mazs ķēmiņš, bet skolotāji veido cilvēku, veido personību. Jaunzvirlaukā mēs piedzīvojam 1949. gada 25. marta deportācijas, kas skāra arī vairākas skolnieku ģimenes, un tur izrādās tā laika direktors Tālvaldes Pavārs bija zināmā mērā pat vienu ģimeni kaut kā brīdinājis un paglābs, neaizveda tur visu ģimeni. Tas bija tāds bēdīgais moments, pēc tam sākās kolhozēra. Un nākamais posms man bija Vircavas vidusskola, tātad muiža. Jaunzvirlaukā tā nebija nekāda muiža. Man ļoti žēl, ka Jaunzvirlaukas skola tikai beigusi pastāvēt kā tāda, bet tā tika nosvilusi, tā tika, neuzmanības pēc aizdedzināt, nodedzināt. Jā, viņas nav vairs kā tādas. Vircavas vidusskolā, mēs piedzīvojam tādu lūzumu brīdi kā Staļina nāve. 53. gada 6. martā par to uzrunāja, tur nebeidzami sēra mītiņa un dažs skolotājs raudāja, arī balsi, krievlotas skolotāji bija viena. Arī es savā zēna prātā 18-gadīgais sapratu, ka kaut kas savādāk beigsies, bet tā noskaņa tika radīta tā, ka saule tā būs tādā aizēnot, nebūs vairs Staļina saules. Un tas skolas paliek atmiņā ar to, ka tā ir bijusi tā pirmā dzīves skola, un
arī dzīves skola, ne tikai skola pēc mācību grāmatām. Un Vircevā sanāca tā, ka jau pieminētais Gunārs Jakobsons un mēs iznācām uz vienas tribīnas, un tā tribīna bija rajona laikraksts Zemgales komunists, kur es rakstīju kaut kādas mazas informācijas par sporta sacensībām, bet Gunārs Jakobsons, kuram bija tēva dāvināts velosipēds, ozolnieks, viņš braukāja par rajonu, kolhoziem, viņš aprakstīja pirmrindniekus, viņam bija daudz plašāks publikācijas tajā laikā. Bet dzīvē sanāca otrādi. Pie rakstīšanas palika es un Gunārs Jakobsons kļuva par radio balsi, seju un personību. Jā. Sporta komentētāji. Ne tikai. Un es arī varu pateikt to, ka Darijas stāstīt jums par bērnību un pamatskolas un vidusskolas gadiem, tas pilnīgi liekas, kad arī viņi par maniem bērnību un skolas gadiem stāstījis. Tā kā precīzi viss sakrīt, mēs visi esam lauku bērni un visiem mums ir līdzīgs atceras par bērnību un skolas gadiem. Lūdzu, tā. Mēs laikam apstājāmies jau kad tuvojās jau tā kā vēsmas un 87. gads, 88. 89. gads Latvijas radio, ka vēl es atceros, ka Ilmārs Latkovskis bija ielicis mikrofonu raidījumā dažs tiem laikiem, vēl pēdējā brīža neatļautajiem, kaut kādiem teicieniem, un tagad no viņu tur visur, kā teikt, aicinājusi kaut kādu tur partijas sapulci, vēl kas bija tajā laikā partijnieki, vēl jau bija tajā laikā radio. Tas jau tikai īsu mirkli pirms 91. gadā tika likvidēts. Un mums bija visiem vadošajiem, es biju tas programmu direktoru vietnieks, visiem bija jātaisnojās. Kā jūs to kaut ko tādu varējāt palaist garām? Manuprāt, tur vispār nekas tāds nebija. Es precīzi tagad neatceros, bet atceros to, ka mūs visus tur terpināja, un vismaz Ilmāram būs jāaiziet, un vēl kaut ko tur, tādu. Un tad, tā kā tāda bezmaz tā kā tāda balsošana prasīja no mums, un mēs nebalsojām. Jo mēs sapratām, ka viss jau no mūs neatlaidīs uzreiz, tādā veidā. Un tās bija tās pirmās vēsmas, tad, piemēram, tie džeza mūzikas pārzinātāji ielaida kaut kāds kolosāls ārzemju džeza mūzikas dziedātājus programmā ielika. Tad par to mūs arī tur terpināja, kas tur ir kas un tā, Bet kaut kā jau laikam nezinu, vai viņi paši nebija īsti vairs pārliecināti, ka vajag briesmīgi mūs tur murcīt, un terpināt. Mēs jutāmies gana droši un daudzreiz drošāki, kā teikt, ar jau tādu pārliecību. Lūk, tā kā nevienam arī neko tur īpaši, nekas ar to arī viss tā kā beidzās, un tad, protams, sākās viss, kas notika ārpusē, ar karogiem, protams, arī Baltijas ceļu, Baltijas ceļa laikā es personīgi, visi mani radi draugi piedalījās, bet es personīgi biju tajā laikā Igaunijā, Sāremā, un mēs ar igauniem stāvējām rokās saķērušies. Un klausījāmies, un dīvainā kārtā izdevās uztvert no Latvijas radio to reportāžu no Baltijas ceļa. Kaut kā, tā, caur trokšņiem, caur kaut ko, bet izdevās. Jo tas iemesls bija ļoti prozaisks, jo mēs bijām jau sen tā kā vesela grupa, kas gribēja uz to Sāremā aizbraukt, un mums ļoti gribējās, un mēs teicām, tad arī Igauniem. Ar Igauniem stāvēsim rociņās, tas būs tieši tas pats, Lūk, tā kā, protams, kas arī vēl
arī roka opera Lāčplēses Burtniekos. Un tas vispār bija kaut kas absolūti prātam necerams, jo likās, ka karš sācies un visa Rīga evakuējās uz Burtniekiem, jo no augšas tika nofilmēts visas tās gaismas un tās ugunes un mašīnas, visi, kas brauc uz turieni. Un man personīgi tieši tā roka operas izrāde, kur džeki bija džinsos, jā, un meitenes arī kā kurš tur ģērbies, jo tur nebija nekādu tērpu, tā bija pirmā reize, bet diemžēl man likās, ka bišķiņ pietrūka Latvijas karogu, jo Igauni bija atbraukuši, un Igauniem bija viņu karogs, un tajā mirklī man drusku sāpēja, jā, ka kaut kā pietrūka laikam tiem drosmes vai kā, jā. Tajā brīdī man noteikti gribas pieminēt divus absolūti fantastiskus cilvēkus. Viena lieta ir, protams, Zigmārs Liepiņš, komponists un zālīte un dziedātā un vispārējais. Bet man noteikti ir jāpiemina divi absolūti brīnišķīgi kultūras cilvēki. Dzejnieks Pēters Zirnītis, un viņa sieva māksliniece Anita Jansona Zirnīte, jo viņi bija tie, kas uzņēmās pamatā kopā ar burtnieciešiem to sagaidīšanu un vispārējo, un viņi bija tie, kas lūdza, Anita bija uzzīmējusi tādu speciālu tādu zīmi, kur mēs katrs maksājām 5 latus, ziedojām Burtnieku baznīcas atjaunošanai. Jo šis moments vienkārši, viņš tā kopā, viss sarakstījās, Burtnieki, jā, Lāčplēsis, šī te baznīcas atjaunošanas, tā vēlme atjaunot to baznīcu, kur tagad, protams, ir jau sen atjaunot. Jā, Pēters Zirnītis tā ir saulē, bet Anita Jansona Zirnītis joprojām dzīvo Burtniekos vecāku mājās, un joprojām ir ļoti liels cilvēks tādā vislabākajā izpratnē, kas to kultūru, jā, mēģina joprojām turēt labā līmenī, un viņa katru gadu rīkoja tādu literatūras pasākumu. Rudenī, jā. Jā. Un es tur arī esmu bijusi un dažreiz arī piedalījusies un tā. Tā kā Lāčplēsis. Un tad vienā jaukā brīdī esmu mājās, no rīta man 6:00 zvana telefons no radio. 13. datums, janvārs, man zvana un saka, ārprāt, tu zini, Lietuvā tur viss jau sācies, viss drausmīgi notiek, tur šauj, tur ir tanki, jā. Es saku, viss nestās, man vairāk neko, paņēmu, izsaukt taksi, lai pēc iespējas ātrāk varētu nokļūt uz radio, nokļuva radio mājā. Tas bija 1991. gadā. Jā. Tātad 1991. gada 13. janvārī braucu uz radio. Radio toreizējais vadītājs Jānis Ozols un, var sakot, man tika uzdots uzreiz, jā, es biju programmu direktora vietniece, man tika uzdots iet lejā pie atbildīgajiem izledēm, tātad pie pults, kur sanāk visa informācija vienkopus un vadīt šo programmu. Aizmirst to, kas ir ikdienas programma, un tempā veidot programmu uz līdzenas vietas, vienkārši tātad, kas ir prioritāri? Prioritāri ir ziņas. Nākamā prioritāte, lai pēc iespējas ātrāk notiekošais Lietuvā, un kas acīm redzam, mēs sapratām, ka draud arī mums, jā, ka tas ir pēc iespējas ātrāk caur īsviņiem jādara zināms ārzemē. Un pa īsviņiem Latvijas radio pārraidīja tikai tādu raidījumu krievu valodā Atlantija. Tā kā par Atlantijas jūrniekiem, par iešanu tur zvejošanu un ekonomiku tam līdzīgām lietām.
Un mēs tagad to atslēdzam un mēs laižam to savu informāciju. Pārāk ilgi mums viņu neizdevās pārraidīt, jo tā teikt, vai kas to tieši darīja, es nezinu, Krievu armija vai kaut kāda pēlētāja vai kas, bet vienot sekot, Krievu to atslēdz mums, šo iespēju. Bet tā ziņa jau bija pagūsi tomēr pietiekami plaši aiziet. Cik ilgu laiku tas bija? Ko lūdzu? Cik ilgi tas laiks? Es domāju, ka vairāk par stundu tur nebija. Jā, skaidrs. Vairāk par stundu tur nebija, varbūt pat drusku mazāk, bet mums izdevās. Jā. Un tād šīta iemesla dēļ, kad tā programma bija jāveido uz līdzenas vietas, es nopirku tādu kladīti, tādu skolas laika kladīti. Un šī kladīte ir vienīgā Latvijā no tiem laikiem, jo neviens tādu nerakstīja. Jo man bija šī programma jāveido, un lai man viss neaizmirstos, tad es tur tā pierakstīju. Viņa ir ārprātīga, nekārtīga, jo laika nebija, varēja tikai uzšņāpt kaut ko, bija ātri jādomā. Un tad man radio vadība iedeva telefonu numurus, kas bija augstākās padomas cilvēki, kur man tika dot šī atļauja zvanīt patiešo, ja ir kaut kādas trakas provokācijas vai vēl kaut kādi jautājumi, kas ir ātri jārisina, lai šīs provokācijas neaiziet tālāk, vai arī jāprunājās, vai nav kādi cilvēki, kuri var atnākt un tam līdzīgi. Bet, ja tā godīgi, es viņus salīdzinoši maz izmantoju, jo tādas īpašas vajadzības nebija. Visā šajā 2 nedēļu maratonā, kā es to pati teicu, 2 nedēļu maratons 91. gada janvārī, mums bija tikai viens gadījums, par kuru bija aizdomas, ka tā ir provokācija. Jo mums nodeva informāciju, ka kaut kādā vietā ir vajadzīgs maizītes un tēja, un tas, lai tā kā atšķaidītu Doma laukumu, pie telefona centrāles, pie augstākās padomas, pie televīzijas, lai šo te informāciju atšķaidītu, un, respektīvi, lai tie cilvēki varbūt dodās arī uz turieni, kas bija provokācija, jo tur nekā nebija, tur aizbrauc pārbaudīt nebija, jā. Līdz ar to tātad tika filtrēta apzinīgi viss šī informācija, un ko es varu pateikt, mēs apzināti nelaidām nekādu pretēju viedokli par neatkarības atgūšanu. Tas, par ko šodien saka, ka viedokļu dažādība, mums nebija nekādas viedokļu dažādības. Mums būs neatkarība, un mēs iesim uz to kā traki, mēs vienkārši to iesim, un mēs nelaidīsim. Jo, ja mēs palaistu interferanti, tā kā tagad saka viedokļu dažādība, Kara apstākļos to nedrīkst darīt vienkārši, un mēs esam daļai kara apstākļos. Jā, tad es domāju, ka būtu ļoti bīstama situācija, kurā daudz cilvēku sāktu šaubīties, jo runāt jau viņi mācēja. Jā. Un tāpēc šie te viedokļi netika palaisti. Mēs tik daudz neizmantojām, bet es drīkstēju zvanīt Imantam Rākinam, kurš bija televīzijā tajā laikā uzreiz patiešu Antai Bušai, kas bija augstākā padomē. Te ir vēl daži tādi cilvēki, kuriem es uzvārdus tagad neatceros, vienkārši vārdi pierakstīti. Škapars. Jānis Škapars, deputāts, Jānis Škapars, deputāts. Šitie jau visi bija deputāti. Man nav vārdu pierakstīti. Škapars, Krūmiņš, Laksdiņš, Skulte, Gavars. Tā ir, jā? Jā. Jānis Gavars. Lūk, šie bija tie cilvēki, kuri arī, protams, bija savos posteņos un kuriem drīkstēja zvanīt. Bija paralēli jāseko līdzi Majakā Jeļcina. Uzruna bija svarīga diezgan tajā laikā, lai saprastu, kas notiek. Sobčaks man pierakstīts ir, un pierakstīti laiki,
Un Jeļcins bija tātad, ne Krievijas, bet PSRS centrālās komitejas. Nē, Jeļcins tieši bija Krievijas federācijas prezidents. Augstākās padomas priekšsēdētājs un vienā brīdī viņš kļuva par prezidentu. Jā, un vienā brīdī viņš kļuva par prezidentu. Tad, piemēram, un tālāk viens no uzdevumiem bija ziņas, un tās ziņas tūlīt pateikšu. Ziņas mums bija ziņas apaļās stundās, tātad latviešu valodā, toreiz bija arī krievu valodā, svešu valodās 3 reizes dienā, lietuviešu valodā reizi 3 stundās, jo lietuvieši zaudēja to savu pieeju. Un tāpēc mēs ļoti uzsvērām un palīdzējām lietuviešiem, bija vairāk to iespēju šeit pie mums pateikt nekā mums pašiem. Tad bija jāmeklē lietuviešu cilvēki, kas varēja to. Jā, un sadarbība notika ar lietuviešu kopienu Latvijā. Jā. Un šī sadarbība beigās izvērtās lielā draudzībā. Un šīs sadarbības rezultātā, mēs kļuvām patiešām tādi, kā lai saka, vēl ilgi pēc tam, mums bija sakari, un man personīgi arī bija sakari ar Lietuvas vēstniecību, jo par šo te laiku. Un tālāk, tātad ziņas apaļās stundās bija utilitārie sludinājumi, kur ko vajag aiznest, kur pietrūkst tēja, kur pietrūkst kādu pierādziņu, kur vajag nointervēt kādu. Viss šis tika skaļi paziņos, lai tie cilvēki visi to zina. Un tad bija tādi... Jo mobilie telefoni nebija. Jā, jo nekā jau tāda nebija, un visi staigāja ar mazajiem radioaparātiņiem pie auss. Jā, labi, ka tādi bija, kam nebija, tie droši vien paguva iegādāties. Un pa starpu šīm te, pirmkārt darbojās paši radio cilvēki, bet tas, ko es teicu, un kas dažiem varbūt radio savulaik arī nepatika, ne visi radio cilvēki to darīja. Tā bija daļa, kuri bija šo interviju veidotāji, kuri meklēja cilvēkus, kurus intervēt, bet visi nebija. Tātad, kas uz vietas darbojās radio? Nogāja malā? Citiem vārdiem sakot, nogāja malā vai nepiedalījās? Jā. Tas tāpēc, ka vienkārši tie, kas nepiedalījās, daudzi bija tādi, kuri arī nebija žurnālisti, bet kas pildīja kaut kādas administratīvas darbības. Bet arī ne visi žurnālisti, jo ir jāsaprot, ka situācija un mirklis un 2 nedēļas bija kopumā arī bīstams. Nebija tā gluži, ka tās ir 1-2 jautras nedēļas, piedodiet par tādu teicienu, kurā mēs tagad jauki visi te pastrādāsim, daļa nē, daļa jā, daļa dzēs kafiju vai ko, Bet bija tie, kuri bija kopumā ar šo neatkarības ideju pārņemt pirmām kārtām, gan latviešu valodā, gan krievu valodā arī, Tas jāatzīst ir, ka bija cilvēki, kuri darbojās, kuri atnes šīs intervijas, kuri atveda cilvēkus uz radio, kas bija iesaistīti daudzos un dažādos procesos. Doma baznīcā bija ierīkota tā vieta, kur varēja aizvest ievainotus cilvēkus, piemēram, un tā. Mans darbs, ja es tagad stāstu par to, kā tas pēc pulksteņiem notika, tad apmēram tā, ka no rīta 6, paldies Dievam, man atbrauc pakaļ radio mašīna, lai ātrāk nokļūtu. Nevis tāpēc, lai man tur lutinātu, bet vienkārši, lai ātrāk tu nokļūtu darbā. Un tas ilga līdz 1:02 aptuveni naktī.
Un tad naktī bija jāmeklē izēju starp milzīgo, smago automašīnu klāstu, starp sakrautām visādām tur bluķiem un dēļiem. Un ar katru dienu aizvien grūtāk bija atrast izēju no šitā, jo tas Doma laukums tika sargāts absolūti. Un katru reizi bija kaut kā jātiek ārā līdz tai mašīnai krastmalā. Un gulēju es ar radioaparātu pie auss, ja to var saukt par gulēšanu. Vīrs ar dēlu bija pie telefona centrāles, kaut dēlam bija tikai 15 gadu, bet mēs mājās norunājām, ka iesim visi, daram visi, nav svarīgi, cik tev ir gadu, jā, svarīgi ir, ka mēs daram to visi. Un lieki teikt, ka arī mans vīrs un dēls saņēma šo janvāru barikāžu nedēļu, un mans dēls bija, es nezinu, vajadzēja redzēt viņu seju to parlaimīgo, ja, ka viņš saprata, ka viņš arī ir saņēmis šo te apbalvojumu un tā. Latvijas radio darbinieki mēs saņēmām 10 gadus pēc neatkarības atdošanas. Es atļaušos pajokot, jo Ļeņina baļķa nesēja, kā agrāk teica, bija gana daudz. Nu tā, bet man nav tāda, es neteiktu, ka man par to ir kāds aizvainojums, jā. Vienkārši ar smaidu to konstatēju. Es uzskatu, ka Latvijas radio tajā laikā veica absolūti fantastisku darbu, absolūti, prātam netveram, jā. Un katrs, kas savu roku tur pielika, es domāju, viņš vēl savā dienā ir lepns, laimīgs, tieši laimīgi. Mēs bijām tajā brīdī ļoti laimīgi. Un tad pirmie ieradās aizputes sargi, kas mūs sargāja tieši radio mājā iekšā. Nekādus ieročus nebija atļauts mest, nekādus aizsardzības līdzekļus, nažus vai ko mēs, protams, neviens nezināja, kas bija aizputniekiem kabatās, jā, piemēram. Bet es zinu to, ka viņi bija ievērojuši, ka simfoniskajam orķestrim tās pulkis, uz kā lika nošu lapus, ja, bija gana labas, stingras un tādas smagas. Skaļi tas netika nekad runāts, bet mēs zinājām, ka viņi ir gatavi arī pretstāvēt, ja, tā vai citādi. Ja. 20. janvārī, kad notika viss briesmīgā šaušana un viss pie iekšlietu ministrijas un viss pārējais, par ko ļoti daudz ir runāts, stāstīt dokumentālās filmas un tam līdzīgi bojāgājušiem un tādām lietām. Jā, tad mēs tā kā, nu, lai visu to pieminētu, pārdzīvot un pārstāvētu, jā, es biju sastādījuši kopā ar mūzikas redakciju tādu sarakstu, kas saucās, kas man te ir ierakstīts, saucās Skumjais bloks. Un šis Skumjais bloks, mēs viņu, kad viss jau bija aiz muguras vairāk vai mazāk, mēs tās kasetes paturējām ar latviešu tādu māņticību, ka ja paturēs, tad nevajadzēs vairāk. Un tas tā, nu, tā mums bija. Bet par radio kā tribīni un to darīja, kā iezīmēja šo, nu, milzīgo atbildības apziņu, misiju. Jā. To es tikai varu apstiprināt un apstiprināt kā cilvēks no preses nama, jo preses nams 1991. gada 2. janvārī, kad sākās jaunā darba nedēļa, jaunais darba gads, bija omaniešu ieņemts. Omanieši noteica viss tur kārtību, kas nāks, ko nesīs, kā būs. Respektīvi, Rubika vadītā kompardija pārņēma, it kā viņi teica, mēs pārņemam savu īpašumu, bet tajā pašā laikā, nu, sasaukt sapulcs tur, un, lūk, jūs redakcijas varēsiet darboties mūsu vadībā, un tā mūsu vadība bija
Arkādijs Vrubļevskis, bijušais viena rajona pirmais sekretārs, bija tas pirmā persona. Tas būtu īpaši garāks stāsts, bet beidzās ar to, ka visas redakcijas atteicās pakļauties Rubika kompartijas diktātam, viņa spēles noteikumiem un meklēja citu mājvietu. Mūsu mazā avīzīte Tevs, tajā brīdī, Tevzemes avīzē, mēs atradām drukāšanas iespēju turpat Doma laukuma otrā pusē, Palastiela 3, kur bija poligrāfijas mākslas skola. Palika tikai viena Sovetskaja Molģoša. Tajā laikā tā bija diezgan unikāla avīze, kas tika izdot Preses namā. Unikāla tajā ziņā, ka tā gāja tiešām padomju senībā, pat varbūt tais Urāliem, plašā tirāžā. Un tur arī Sovetskaja Molģoša bija viena no tribīnēm, kur Jēcens parādījās, jo, kā zināms, Gorbačovs vienā brīdī gribēja Jēcenu pilnīgi nobīdīt kaut kur politikas aizkulisēs, bet tas nenotika par laimi. Un tad, kad tas Preses nams bija reāli omunēši ielemts, es atceros to brīdi, kaut kad janvāra 1. datumi, man bija iespēja uzaicināt, tas jau bija, tie raidījumi bija jau iepriekš kaut kur nolikti, iespēja runāt pie mikrofona, tad es atgādināju, ka mēs Preses namā jau esam reāli kara situāciju, reāli aplenkumu piedzīvojuši. Daži bija teica, tu pārāk skaļi runāji, pārāk astas uzstādījums, bet kā citādi, tur divu domu nevar būt. Tad, kad pienāca minētais 13. janvārs, tas vēsturiski zīmīgs datums 905. kā 13. janvārs ir asiņainā svētdiena un tā tālāk. Tad bija atkal tāda īpatnēja situācija, kas saistās, kas ir tikai manā atmiņā nofiksēta, proti atbrauc uz Rīgu viens Ļeņingradas žurnālists Sergejs Česmakovs. Es biju pirms tam bijis Ļeņingradā, tur kontakts ar Ļeņingradas žurnālistiem, negluži ar Ņevzorovs tur nebija, bet Bela Kurkova, tajā laikā slavena televīzijas žurnālisti un citi. Un man iepriekšējā dienā viena redaktora bija zvanījis, mūsu darbinieks grib aizbraukt uz Rīgu, jums tur tādi interesanti notikumi, bet nevarēja laikam paredzēt, ka būs tik interesanti, un viņš ieradās tieši 13. janvāra dienā, un es viņu pavadīju līdz augstākajā padomē, jo mēs bijām arī Krastmalā, tas lielais mītiņš. Un ar to es gribu teikt, ka Krievijas demokrātiskā presa, liberālie žurnālisti, viņi sekoja mums ar labvēlību, sekoja tam, kas notiek Baltijā, jo citādi, kāpēc viņam būtu jāsūt te, ne jau, lai Interfronti cildinātu. Bet vēl viena tālāka epizode, tas pats 91. gads, aprīļa vidus, kad Lietuva ir jau pieņēmusi savu neatkarības deklarāciju, kā zināms, Lietuva pieņēma tādu šarpu deklarāciju, un mēs, jo Preses namā bija iespēja pasūtīt transportu, un mans kolēģis Augusts Lediņš, zvaigznes redaktors, man piedāvā aizbraukt uz Viļņu kopā ar viņu kolēģiem Velgu Ernštreitu un Magdu Priedīti. 4. mēs aizbraucam, viņam bija kontakts tur ar savu radniecīgu žurnālu Viļņā, un tad man acis priekšā tā aina, kāda bija Viļņa, apmēram mēnesi pēc neatkarības deklarācijas pasludināšanas. Viņiem jau cilvēki tur pulcējās parlamentu priekšā, bet bija, diemžēl, jau kaut kādas tādas kā noguruma pazīmes jūtams. Kaut arī tā ārēja viss tā braši, ka mēs nemainām benzīnu pret brīvību, un tā,
kā man teica tie kolēģi, tad, ja no viņi te gribēs ar tankiem nākt, mēs būsim 5. 6. stāvā, tur ar tankiem neuzbrauks, bet bija tādas nenoteiktas gaidas. Un tad vienā brīdī iznāca pils priekšā Landsbergis, toreizējais viņa augstākās padomes priekšsēdētājs, viens no tiešām Baltijas atmodas līderiem tajā laikā, neapšaubām, un viņš teica tāds vārds, nu pat es runāju ar vienu lielas valsts vadītāju. Nu, tad bija jāsaprot, ka viņam bija saruna ar Vašingtonu. Bet ja par radio māju no iekšienes, jā, tad bija vēl viena man iespēja janvāra vidū uzstāties ar komentāru, starptautiskais komentārs, jo man tādā kapacitāte aicināja. Un tas bija tieši tad, kad sācies bija Kuveitas karš, amerikāņi tur pret Irāku, un tās lielās bažas, ka Kuveitas karš aizēnos visu to Baltijas lietu. Es sekojot visiem iespējamiem ārzemju avotiem, izsacināja, tas karš ir priekšplānā, bet nav tā, ka tā Baltijas lieta būtu pilnīgi aizēnot, kaut ko stāstīt tādā garā. Un tad man atmiņā tā aina, ka es iznāku Domu laukumā. Tur tie cilvēki ar visi, gandrīz visi ar tranzistoriem, visi klausās, man sajūta, klausījušies arī manu komentāru, kas izpildījās kaut kādi tūlītēji ievērību. Jā, es tagad esmu bišķiņi pierakstījis, jo es tātad pēc tam, kad janvāra dienas beidzās, tad es arī rakstīju jūsu grāmatai tekstu, kurš diemžēl tika saīsināts. Brošūre. Jā, jo viņš tā kā teikt, visu nevarēja ietilpināt, jo tur par to laiku pienāca arī augusta dienas un tā. Es vēl gribēju pateikt, tur pateikšu, te, piemēram, Baiba Šāberta bija ļoti aktīva tajā laikā žurnālisti, kas ļoti daudz tos materiālus sagādāja, Ingrīda Ābola. Te tur bija literāti dažādi, mācītāji, mūziķi, mākslinieki. Tāda aicinājuma armijai Māra Rikmana uz 7 minūtēm nolasīja Marina Kostaņecka, protams, Dainis, Ivāns Škapars, Zigmunds Skujiņš. Un arī tā mūzika, kas skanēja, bija tāda, lai tā kā būtu solidaritāte ar lietuviešiem, igauņiem, ukraiņu, Moldavu, tur viss, tur viss bija, tā kā uz to, ka tas ir kopīgi, ko mēs darām, un tāpēc arī dažādās valodās, piemēram, Tatjana Zandersona diezgan daudz darīja, Sergejs Kruks tajā laikā, bija tāds krievu raidījums Ekspress brīvība, kurā viņi savukārt lielāko daļu no tā darba darīja. Tad visus svarīgākos tādus kopīgos lielos pasākums un visu to, kas bija augstākā padoma, tostarp arī vēlāk 4. māja deklarācija, tas viss tika pārraidīts sinhroni arī krievu valodā, tā kā neviens nevarēja teikt, kad viss uzreiz pēkšņi notika Latvijas, tad tie ir meli, ja kāds to saka, tāpēc, ka 2. kanālā 2 kanāli, tātad 1. programma Vidējie viņi, tolaik vēl, kā teikt, tie viss tās mazās iespējas, kas tehniski radās vēlāk, vēl nebija, joprojām bija lielie vidējie viņi.
Un otrajā kanālā bija sinhronē tulkojumi krievu valodā, kuri vēl diezgan ilgi bija, jā, lielie pasākumi, tostarp arī piemēram, inteliģents tie sajieti, jā, kuru Nu, tad drusciņi vēlāk nāk. Jā, bet vēlāk, jā, bet es tikai saku, ka kopumā tas viss bija, jā. Un ja kāds šobrīd cenšas apgalvot, ka mums nekā nebija un mēs neko nedzirdējām, tad tā nav. Jā. Iespējas bija pilnīgi visiem, katram, kas gribēja un katram, kas varēja un kas ticēja un gribēja to visu atbalstīt. Visa šī iespēja, protams, arī bija. Atgriežoties pie radio sargiem ar aizputniekiem, aizputnieki bija visilgāk. Viņi bija visu pirmo nedēļu. Es personīgi mēs iedalījām tās vietas, kur var vienkārši nolikt galvu kaut uz grīdas pagulēt, jā. Atdeva uzreiz iespēju tūlīt momentā, kā viņi atbrauc savu kabinetu un daudz citi vēl, jā, kas ierādīja tās vietas, kur viņi var palikt, kur viņi var paēst un tā. No ārpuses, jo diktori bija tie, kuri lasīja tās ziņas, jā, pārsvarā jau tā kā tas bija domāt diktoriem, nesa pārtiku. Aizputniekiem sūtīja cimdus, tiem, kas uz laukumu arī, jā, mūs vienkārši apgādāja ar pārtiku, kas tajā laikā, padomu laikā, pirms tam bija liels deficīts, kam sūtīja no ārzemēm. Kafiju mums gādāja no laukiem, kūpinātu gaļu, medu, kotika, jā, visus, pat smēķus, un, lai var uzsmēķēt cigaretes, un pat kaut kādus pārtikas tādus stiprinātājus, kaut kādus, kas uzlabo vielu maiņu un enerģiju, jā. Un tas viss tika, protams, rupmaize, jā, maize un viss kaut kas tāds. Un es no tā bišķi ņēmu līdz savējiem, jo viņi pa nakti dežurēja, es pa nakti bišķiņ gulēju, jā, un mēs sarakstījāmies tikai ar zīmītēm. 2 nedēļu laikā mēs nesatikāmies, jo tāda iespēja mums praktiski nebija, jo mums režīma atšķīrās, jā, vīrs ar dēlu dežurēja naktī, es naktī drusciņ gulēju. Nu, lūk, gribēju pateikt tādu lietu, kas manuprāt, vismaz manā uztverē un manā turpmākajā darbā, ko es iegaumēju uz visu laiku, cik svarīgi ir saprast, ko es nejūtu pirms šiem janvāra notikumiem, ka tehniskie darbinieki un radošie ir viena ābola 2 puses. Jo pirms tam tā nebija. Vienmēr tika uzskatīts, ka tehniskie darbinieki ir tikai tie, kas palīdz, ja? Mēs esam tās zvaigznes, kas runā un kas tās intervijas dara. Un tad es sāku to toreiz darīt, ļoti slikti skan, ka es saku bet kādam tas bija toreiz jāsaprot un jāizdara. Tad es teicu diktoriem, vai drīkst, ka es no tā visa bagātā ēšanas klāsta kaut ko aiznesu tehniskajiem darbiniekiem citā stāvā, jo viņi dara to pašu, ko mēs, tikai vienkārši mēs esam katrs savā stāvā, bet viens bez otru mēs iztikt nevaram. Un tā bija viena no lietām, ar kuru es esmu ļoti priecīga, ka mēs sākām to darīt, jo tas ir ļoti svarīgi. Ir jāsaprot, ka tas, kas ir kameras otrā pusē, tā kā televīzijā, vai tas, kas sēž pie galda ar savajām rokrakstiem, ka viens bez otra iztikt nevar. Tā bija tā apziņa, kuru es uzskatīju, ka tai ir jābūt vienmēr un visu laiku. Jā. Un tā tas tika aizgādāts ar viņiem, jā, tā pārtika un visi tie, tur bija cepti kliņģeri mājās, pīrādziņi, ko tikai visu tur nedēļu. Es pirmo reizi mūžā redzēju tādu cilvēku mīlestību, tādu atdevi, ka vienkārši prātam netveram šķīta brīžiem, jā. Nu, lūk, un tad tās
Personīgi man bija, ka tās 2 nedēļas beidzās un atsākās normāla programma, tad pēc mēneša man sauca ārto palīdzību, jo man pēkšņi kaut kas šausmīgs uznāca, sāka sirds briesmīgi daudzīties un es pat nesapratu, kas ar mani notiek, un atbrauc ātrijā un teica, nu jūs saprotat, ka tās 2 nedēļas viņas taču kaut ko prasa tagad atpakaļ. Izdevs. Un es jau nebiju vienīgā, kam tā gāja, daudziem, un es pieņemu, ka ļoti daudziem arī cilvēkiem, kuri dežurēja, ja. Ir jāsaprot, ka tas nebija tik vienkārši, un tā nebija nekāda spēle, un tie nebija nekādi prieki, ja. Tagad saka, oi, nu ko viņi tur darīja, tai Doma laukumā ierauj šņābi tur un dziedāja un sēdēja. Mīļie cilvēki, tas nebija tik vienkārši, kā tagad var šķist, ka, un ko jūs tur kavējaties tai savās tur atmiņās, un ko jūs tur stāstat? Es tāpēc atceros, kad nebija arī piedzērušies. Jā, tieši tā. Jā. Tieši par to. Par ko vispār stāsta? Jā, par to ir tas stāsts, un tāpēc ir drusku sāpīgi, jā, ka to atkal kārtējo reizi sociālajos tīklos labi. Nu, beidziet jūs tur ņemties, jā, vienreiz, jā. Ne jau tāpēc, ka mēs gribētu, lai mūs slavē, vai to laiku slavē, jā, bet ir jāsaprot, ka notika manā uztverē, tas ir tas pats, kas notika Cēsu kaujās, piemēram. Tas pats, kas notika ar Bermanu karaspēku. Tas ir tas pats, jo šie cilvēki nedomāja par to, jā, ka viņi var aiziet bojā, jo tie tanki jau, kad iebrauca tur Vecrīgā, jā, nu, varēja būt visādi. Viss kaut kas varēja notikt, jā. Bet es gribēju pārtraukt, es domāju, tie cilvēki tika pārbaudīti arī bez tankiem un bez tās tiešās kaut kādas sadursmes. Jo turpat Vecrīgā nebija jau visu iestāžu durvis bija plaši atvērtas. Bija tāds, nu, man ir teikts, ka viens nams, kas atrodas blakus lielai ģildei, zinību biedrība tur savulaik bija, ka tā bija tā slēgtā zona, nav, viņi vadītāji bija pateikuši, nē, mēs ar tādiem te nečuposimies, neņemsimies, bet no otras puses bija turpinājums, bija skaists turpinājums, ja jūs pieminētiem sargiem no aizputs, bija no Rojas, no sveinieku ciemiem, kas veda zivis. Un tas turpinājums bija jau pieminētajā Palasti ielas poligrāfijas mākslas arodskolo, kur mūs drukāja kaut kāda Latvijas kara tipogrāfija, savulaik tur bijusi, un tagad tur bija skoliņi. Viņi mūs pieņēma un drukāja, un tur vismaz 15 gadu garumā tieši 20. janvārī sapulcējamies, nu, tie, kas palikuši no tās skoliņas personāla, kas piedalījās, nu, man tur aicināja, un vairākas reizes bija arī tie sauktie Rīgas sargi, īsti Rīgas sargi klāt, kā viesi. Arī tā, tas viens aizmirs momentā viņu vārdu, kas bija populārs televīzijā, televīzijas Zaķisals apsardzē viens vīrs. Viņš tur ir bijis un citi. Jā, es papildināšu par tiem sargiem. Ar aizputniekiem mums izveidojās vairāk nekā 10 gadu draudzība. Mēs no radio braucām pie viņiem, viņi brauc pie mums. Es parādīšu Latvijas radio 75 gadu jubilejā, par šo laiku tika arī grāmata sarakstīta. Un tas bija ļoti sirsnīgi. Tālāk jau pa īsākiem brītiņiem bija sportisti, bija no universitātes, un mēs tā arī teicām, stiprīši un gudrīši mūs sargāja. Arī. Nu, lūk, maza tāda
epizode par Interfronti, jo viņi jau arī raidīja. Jā, viņi arī raidīja. Interfronte raidīja savu, kā teikt, propagandu. Un viņiem tāpatās bija tiem interfrontiešiem un tiem visiem, kas tā kā bija par PSRS laiku un tādu, jā, viņiem jau tāpat bija iespēja klausīties, jā, šo te kanālu, kā viņi to iekārtot, to es tiešām nezinu. Un organizēt savus pasaukumus. Jā. Un mēs, bija tā, ka bija kaut kāda bišķiņa relatīvi mierīgāka diena vakars, un mēs mūzikas redakcijā kopā ar Aizpuķu sargiem dziedājām, uzdejojām, ēdām kaut kādas maizītes, un Interfronts savā radio paziņoja, savā kanālā paziņoja, ka Latvijas radio ir iekārtojis meitu māju kopā ar Aizpuķu sargiem, un es publiski vienkārši mūsu tajos rāģiņos, ja mūsu ēterā pateica, ko tad jūs gribējāt, lai mēs raudam, lai mēs kā esam pelns uz galvas par to, kas notiek? Nē, mēs no visu spēka priecājāmies, mēs dziedājām, mēs dejojām, un viss notika. Publiski pateica to ēterā, kā sveicienu Interfrontē, jā. Daudz, kas jau ir aizmirsies, protams, arī, jā, daudziem cilvēkiem un tā, bet, Bet, starp citu, es gribētu atgādināt Jāņa Mauliņa. Viena raksta, tas gan tapa drusku agrāk, 88. gada nogalē pēc Tautas fronts dibināšanas. Un tas raksts bija nopublicēts Dzimtenes balsī, kur es toreiz vadīju kā redaktors. Un raksts nosaukums Dievs dod saprātu, ka latvieši pārāk eiforiski uzsāka to visu, Tautas fronts laiks un tāpēc tam, ka Interfronte mums ir kā Dieva dota, lai mēs būtu asāki, lai mēs domātu. Un Latvieti, tev nevajag kaut kā apskurbt. Tas neatiec, protams, vairs uz 91. gadu, bet uz to sākotnējā periodu. Interfronte bija kā tas prāta un gribas asinātājs, kā tāda tecila savu veidu. Kāda mēs būtu gājuši, ja viņi visi kaut kur dziļā pagrīdē tur tupētu un gaidītu brīdi, lai iekostu kājā. Bet viņi tomēr arī bija spiest iznākt priekšplānā, ne priekšplānā, bet atklāt savus kārtas. Tas jau mums palīdz. Bija vēl viena lieta, par kuru noteikti jāstāsta. Šī bija pirmā reize radiofona vēsturē, kad mēs sapratām, ka ir jāsāks, ka programmā jāskanē visu diennakti, lai cilvēki pilnībā varētu sekot līdz tam, kas notiek, lai viņi saprastu, ka pirmā informācija, un sevišķi, ja tā būtu bīstama informācija, ir pieejama radio, starp citu mūsdienās jau arī tas pats ir pieņemts, ja, ka radio, televīzija būs pirmie, sevišķi radio, kas paziņos, ja, kaut kādas ziņas, kas ir svarīgas visai Latvijai. Un tā toreiz sākās. Tas jau viss bija arī diezgan sarežģīti, jo tie jau bija arī kaut kādi līdzekļi, kas tajā visā bija vajadzīgi, jā, un jo mēs jau, tad, kad viss beidzās, bišķiņ aizteikšos laikam priekšā un atgriezīšos atpakaļ pie tās nakts raidīšanas, ka tajā mirklī, kad PSRS laikā nauda nāca no kaut kurienes un kaut kā viņa tur nonāca un neviens nezināja kā un no kurienes tās algas nāk un tāda īpaši neviens par to nedomāja, tad pēkšņi tev paziņoja, jā, ka tik un tik būs turpmākā darba budžets. Jo radio un televīzija bija kopā. Es nezinu, cik daudz cilvēku zina, varbūt ātri pateikšu arī, ka tagad radio un televīzija atsevišķi, un radio telecentrs atsevišķi, bet toreiz tas saucās tā radio
un televīzijas komiteja, kurā ietilp 3 vienības - Latvijas radio, Latvijas televīzija un radio un telecentrs, kuri no mums 3 bija visbagātākie. Tālāk labāk situēta bija televīzija, kad sākās tie televīzijas laiki un plašāka programma un tam līdzīgi. Un radio, ja tā godīgi, bija visapdalītākais. Tāpēc, ka televīzija prasīja vairāk līdzekļu, un radio it kā varēja teorētiski un praktiski iztikt ar mazāku, un tas bija arī tas sākums, kad bija ļoti grūti, ka viss tagad sadalījās, jā, tu nezini, ar ko tu iztiksi, un algas bija ļoti, ļoti mazas tajā laikā, kad notika tā sadalīšana. Nu, lūk, un tad, es domāju, mums varbūt jāiziet no janvāra dienām laukā un jāiet tālāk ir. Tad, kad janvāra dienas beidzās, tā pamata tās 2 nedēļas, tad atsākās vairāk vai mazāk normāla programma, tāda, kāda viņa bija iepriekš, bet vairāk vai mazāk, ne tā strauji uzreiz, bet pakāpeniski. Un pirmā doma bija, bērniem vajag raidījumus atpakaļ. Un pirmais raidījums, ko bērniem atlikām atpakaļ, bija 3 siventiņi pasaka. Un Doma laukumā nekavējoties parādījās liels plakāts. Briesmīgais vilks padomu savienība un 3 Baltijas valstis, 3 siventiņi. Un es tik ļoti gribēju toreiz to plakātu dabūt, bet man vienkārši nebija fiziski laika, iet ārā un kaut ko tur pētīt. Pasuda, viņš bija kā... Nē, vienkārši cilvēki, kuri sēdēja tajā laukumā pie tiem ugunskuriem, viņi to izdomāja. Viņi to izdomāja, uzlika, es domāju, tas vienkārši fantastiski, ar ko sākās, Un tad apakšā un no vilka mūs nav bail un vēl kaut kas tur, bet tādā tīrā tekstā skaidri redzams, tātad vilks padomu savienība un 3 Baltijas valsts, 3 siventiņi, un tik asprātīgi bija uzzīmēts, nezinu, kurš to darīja, bet uz īsu mirkli es to redzēju. Un vēlāk, gan jau kāds varbūt mājās paņēma, un es neticu, ka viņi tā vienkārši izmet. Lūk, un tad jau sākās tāda programma, bet, protams, ka pamatā viss bija par un ap neatkarības atgūšanu. Un man šajā te kladē arī pierakstīts 4. maijā rakstīts translācija no augstākās padomes. Jā, tieši te ir ierakstīt. Es vēl ieliku nesen arī, kad pa 4. māju runāju sociālajos tīklos, nofotografēju to tieši lapu, lai cilvēki zina, kā tas notika. Un tad mēs drusku atslābām, bet sākās jau, teiksim, jau, kad tās janvāra dienas gāja uz beigām, tad cilvēki saprata, ka kaut kā normāli arī ir jādzīvo. Dažas jubilejas atzīmējām, apsveicām cilvēkus, ka vienkārši jāiet lēnām atkal atpakaļ uz kaut kādu tādu ikdienas dzīvi, Un tad mēs atslāpām nedaudz, un tad jau pienāca augusta dienas, un augusta dienās, janvāra dienās mēs izvedām no radio. Tur bija konkrēti cilvēki, es nezinu... Bet sievietēm bija aizsnāms atstāt radio, vienā brīdī. Vienu rīdi pēc 20. Tas bija 20. datumā. Jā, paldies, ka atgādinājāt. Valdemār, 20. datumā mums sasauc visus kopā. Mēs bijām Daina Strauska un mēs bijām 2 vienīgās sievietes atbildīgas par programmu. Un tie tehniskie teica, jūs jau neesat laikam sievietes, ja jūs te veču varā ieaicināja un tā. Un tad sākās instruktāži par to, kas varētu notikt, ja ienāks salons, un tas izklausījās apmēram tā. Jums tagad būs jāiet tur uz pagrabu, tad no pagraba tur būs eja augstāk, kur būs logi uz kaimiņa ēku,
tad tur būs virve, pa to virvi jānolaižās zemāk, pēc tam tur būs dēles, pa kuru būs jāiet pāri. Un mēs teicām, nē, es vismaz pie savas nodomāju, nē, ja es varēšu, es iziešu turpat, kā es ienācu. Es neatceros neko un nesaprotu, kur tagad jārāpjās, kur ir jāiet. Jā, bet tur bija tāds pašaizsardzības elements, ko es atceros vizuāli, proti, kur tas kāpnes likts, tuvāk. Radio māja, piedošana, izrādījās kā siers ar daudziem caurumiem. Jā, kur tas sauktais radio mājas sarkanais stūrīts. Tajā stūrī tā lifta galā kādā 3. vai 4. stāvā, es atceros, bija sanesti bruķakmeņi, tādi pamatīgi bulišņiki. Un kā man skaidroja, tie ir tam gadījumam, ja nāks tas omon iekšā, tad mēs no augšas metīsim viņu virsū. Nu jā, un tad tajās augustdienās mani aizsūtīja uz Valmieru ar šoferi, jo pa to laiku, tā kā jau sākās tā pagrīdes raidīšana, un tur es ar tādu mazliet tādu ironiju smaidu varu teikt, ka es teicu, man nestāstiet, kurā vietā tā pagrīdes raidīšana, jo man ir zems sāpju līmenis, ja man spīdzinās, es atzīšos. Nesakiet man, kur ir tā pagrīdes raidstacija. Tas tā. Bet to maz cilvēku zināja arī, ja? Jā, un man aizsūtīja uz Valmieru, jo Valmierā, kur tas turnis, tur es pirmo reizi biju iegājusi iekšā, kur atradās tajā laikā jau stereo un tādas lietas, kur īpaši, respektīvi, kā tagad tehniski nekas nebija, tur bija tādi skapji šīs sienas augstumā milzonīgi. Un katrā bija tie vidējie viļņi, iespējams raidīt vidējos viļņos, un viss bija tās skapjos, tur viss rūca, dūca un milzīgi. Tas nav tā kā tagad, kad FM, tev ir šitek te liela kastīte, tur, apmēram tāda lieluma tā kastīte, kur viss var aiziet tālumā un brīvi, toreiz bija tāda. Un toreiz jau arī bija, tāds milzīgi lieli tie magnetofoni, tādi līdz puscilvēku augumam, kur bija ārkārtīgi lielas tās tie ruļļi, kurus vajadzēja iemācīties salīmēt un visu kaut ko, kad rakstīja. Un tad tikai tas viss lēnām, kamēr aizgāja līdz tādai tehnoloģijai kā mūsdienas. Mums, starp citu, Latvijas radiodatori pirmie arī bija ļoti vēli, un pirmie bija ziņām, un tad tikai lēnām aizgāja uz redakcijām. Tas viss arī bija augusts. Jā, un es aizbraucu uz to Valmieru, mēs kopā ar šoferīti un noskaidrojam, ar Valmieras pusi, kurā vietā un kā darīt un kā turpināt, ja tā pagrīdes raidstacija būs jāturpina Latvijai. Noskaidrojām, braucam atpakaļ un mums bija tāda noruna. Mums, starp citu, bija arī tādi šifri janvāra dienās, kur mēs tiekamies, kas ir jāsaka, kurā vietā, kas par iestādi. Viena bija Latvijas universitāte, vēl bija dažas citas vietas, kurās satiktos, ja gadījumā kas, ja mums visiem ir jāaiziet no radio un televīzijas, tad ir tās slepenās vietas ar slepeniem šifriem, kur mēs tiekamies un ko mēs darām tālāk. Tā kā tas viss bija plānots, viss bija paredzams un zinām. Un tagad mēs ar šoferīti Normundu braucam iekšā Rīgā, un mēs zinājām, ka ja viss būs labi, tad atsāksies programmas raidīšana ar Latvijas himnu Dievs svētī Latviju. Tas arī to zināja tikai daži. To zināja tikai tie, kam bija kuriem bija zināms, kuriem būs jāatsāk šī raidīšana. Māra Eglīte toreiz diktāri, tieši ar viņas balsi tas sākās pēc himnas.
Un mēs ar šoferīti braucam tagad Rīgai iekšā un dzirdam to. Es raudu, viņš raud. Mēs knapi aizbraucam līdz radio un es tur metos iekšā skriešus uz to studiju lejā, kur ir tā raidīšanas telpa. Un viss tur ar Amānu tur piebārstīja, tur stikli un tur netīrumi un kaut kāda tehnika un kaut kādi ēdamie un kaut kas, kur viss tas drausmīgais haoss, ko bija atstājuši amānieši, tas viss tur ir. Un tas tā kā tu pabīdi stiklus un skrien tur uz to studiju, raudādams jau. Bet tas varēja būt 22. augusts? Jā, tas varēja būt tas brīdis, kad starp citu, mēs jau uz Juglas tilta satikām pirmos tankus, braucot atpakaļ iekšā Rīgā. Tad jau mēs sapratām, jā, bet vēl momentā tā programma sākās tad, kad iebrauc Rīgā. Un tad no augstākās padomas radio cilvēkiem atsūtīja pīrādziņus un kaut kādus dzērienus, tējas, kafijas, jā, lai mēs tā kā varam sākt normāli raidīt. Un tā tas aizgāja. Un tad jau sākās nākamais posms, jau kad viss šis lielums bija aiz muguras, tad pēc augusta dienām, tad bija Ļeņina pieminekļa nogāšana, tad bija viss, ko mums ziņoja un ko mēs rādījām. Centrāla komitejas, Rubika arests. Jā, Rubika arests, Čekas maisi, jā, tur viss bija, tur gāja tādā secībā un tik strauji, jā, ka vienkārši tur bija jāstrādā vaigas sviedros, lai saprastu, kas ir prioritāte, kur ko sūtīt, kur ko darīt, jā. Bet, es domāju, ka tā janvāra dienu pieredze viņa bija pietiekami liela, lai to visu arī perfekti varētu izdarīt. Un vienādi sakot, mēs bijām laimīgāki par laimīgiem. Un tad seko jau mierīgie posmi, un tad seko tas, ka mums bija jāsāk apgūt, ko mēs varbūt tik labi nezinājām, kur mums ļoti palīdzēja ārzemju kolēģi ar apmaksātiem semināriem, ar iespējām braukt uz ārzemēm 5 gadu garumā vismaz, jā, uz mācībām, uz semināriem, tātad demokrātijas pamatprincipi, jā, kas ir tas pats svarīgākais, kas ir svarīgs radio un televīzijas programmām. Sākumā es atceros, ka zviedri brauc pie mums, jā, un kaut ko mācīja, bet es, toreiz bija tā. Man bija arī tāda sajūta, ka viņi domā, ka mēs esam tāds kolhozu radiomezgls bijis. Bet piedošana, zviedru raidījuma redakcija bija tieši no Latvijas radio, un tie jau bija vēl 70. gadi. Nē, bija jau, jā, bet stāsts ne par to, jo viņi jau tad bet, teiksim, brauc no ārzemnieku, un viņi tikai domā, ka mēs esam pilnīgi un galīgi atpalikuši, jā, ka neko. Bet kāpēc es saku, ka viss noritēja tempā un bija ļoti daudz jaunas informācijas, mēs jau mācījāmies, jau sākot ar janvāra dienām, kas ir tas svarīgākais, un augusta dienas, jā. Un tad sākās tas posms, kad mēs apguvām sabiedriskā radio pamatfunkcijas, mēs sapratām, kas mēs esam. Ar laiku iestājāmies Eiropas raidorganizācijā apvienībā EBU, kas saucās saīsināt EBU. Un vārdu sakot, pirmo reizi tika sastādīts nacionālais pasūtījums katram gadam, to darīja gan radio, gan televīzija. Un tātad tajā brīdī mums bija tātad radio pirmā programma, radio otro programmu mēs ar laiku izskaļojām no radio un televīzijas padomes, tikai latviešu mūziku, un būtu daudz par to, ko stāstīt, jā, kā izturējās komercnieki, kuri teica, ka viņiem tādu nevajag.
rezultātā, jā, mēs palikām pie savas programmas un nemainījām neko sākotnēji. Cilvēki baudīja to ārzemju mūziku, ko viņi nekad gadiem nebija dzirdējuši, un tikai varbūt kaut kur pa kaktiem, pa istabām, par Čikāgas piecīšu kasetes gāja no rokas rokā. Mums nebija nekāda cits iespējas viņu dabūt. Cilvēki atgriezās, jā, mēs zaudējām reitingos sākumā, bet cilvēki atgriezās atpakaļ pie mums, jo saprata, ka tās ir pamatvērtības, jā. Un bija viens ļoti sāpīgs moments, ka komerčnieki ar kaut kādām iespējām un personīgām pazīšanām iespaidoja arī lēmēju varu, jā, par to, ka varbūt tāda sabiedriskā aprāde nemaz nav vajadzīga. Un mēs rīkojām milzīgi tādu sajietu uz radio lielā balkona, kurā piedalījās rakstnieki, literāti, publicisti un ļoti daudz cilvēku, jā. Mums bija, un mēs guvām uzvaru tajā, jā, tātad tika atcelts tas, jo... Kurā brīdī tas bija? Tas bija gadskaitlis, tad man ir jāskatās papīros, jā. Bet tas bija tad, kad sākās radio un televīzijas padome. Tātad, kurš tas no, radio un televīzijas padome pastāvēja jau 92. gadā stabili. To vadīja Zigmunds Skuiņš. Tas arī ir tas laiks. Zigmunds Skuiņš, kur es intervēju Tevzemes avīzes pēdējām numuram. Bet nebija likumdošana pieņemta. Un tajā brīdī, kad mums izdevās atstāt to, kas sabiedriskā aprāde nepieciešama, jo tur bija tāds arguments, ka, kā daudzās valstī, piemēram, Amerikā tak iztiek, jā. Kāpēc mums būtu vajadzīga tās radio un televīzija? Ka tagad ir kaudzēm komercnieku radio, ziņas tur ir, viss notiek, jā. Diezgan traks tas brīdis bija. Viņš bija ļoti nopietnis. Tas nebija tā, ka varētu domāt, ka mēs tur tā pajokojām, jā, komercnieki. Un tagad bija ļoti nopietni, jo daudz bija pārņemti ar tām idejām, jā. Tajā brīdī... Jā, tas bija smagi, bet mēs to aizstāvējām, un tā tas arī beidzot palika, jā, un būtu daudz ko stāstīt, bet laika maz. Jā, paldies tik tiešām un par to, ka jūs noturējāt. Jā, bet vispār jau derēja vēl daudz ko stāstīt, jā, tāpēc, jā, ir bijuši, jā, ļoti daudz. Es nezinu, vai to vajag rakstīt, bet es esmu ļoti laimīgi lepna par to laiku, ka lietuvieši novērtēja manu darbu. Esmu saņēmusi no Landsberģa rokām Lietuvas janvārdienu medaļu Lietuvas vēstniecībā un Lietuvas tā teikt, mums ir trīsvaigžņu ordenis, Lietuvai Ģedimina, un esmu saņēmusi par savu darbu šo Ģediminu, jā. Ģedimina medaļu kopā ar Knutu Skujnieku, tikai viņam bija augstāk pakāp, man bija bišķiņ zemāk, jā, tāda, ko lietuviešu kolēģi man milzīgi pārsteigumi, jā, ka viņi bija ieteikuši, aizrakstījuši, jo tas nav tik vienkārši, tas tāpat kā pie mums ir jāapstiprina, jā, to, kāpēc tam cilvēkam to dod. Un tā kā par kultūras un sakaru sadarbības stiprināšanu starp Lietuvu un Latviju. Jā, man liekas, ka Latvijas radios tā tīri subjektīvi piebildīšu, ir jāpaliek vecrīgas sirdī, jo tieši tajos dramatiskajos un izšķirošajos momentos Latvijas radio ir tik spilgti parādījis savu tuvību tautai. Un apusēji tas ir, ka pārceļot vienalga uz kaut kādu citu Rīgas apkaimi nostūri, tas izskatītos savādāk. Es saku, tas ir tīri subjektīvi, bet ir grūti iedomāties Latvijas radio iedēstītu citā kaut kādā vietā. Jā, un tomēr uz ārpusi, piemēram, Kultūra Kapitāla fonds neizturējās pārāk toleranti pret Latvijas radio,
Jo tad, kad es esmu šīs grāmatas redaktore, Raitis Kalniņš literārais redaktors, un es rakstīju Kultūra Kapitāla fondam lūgumu palīdzēt finansiāli, šo grāmatu izdot, un rakstīju kā kultūras mantojumu tajā sadaļā. Un viņi atbildēja, ka viņi nesaskata iespēju mums tādu piešķirt, kaut 75 gadi, Un tad es rakstīju nozares un arī atteica. Un mums palīdzēja toreizējā Unibanka, un pateicoties viņiem, pateicoties Rūbeņas izgātāja bišķiņu no radio un televīzijas padomas naudiņu, mēs sarakstījām šo grāmatu, kur katrs cilvēks atteicās no honorāra, tāpēc, lai mēs varētu izdot šo grāmatu. Un katrs cilvēks atteicās no atlīdzības par bildēm un par tekstu un par visu pārējo. Un tā mums izdevās. Tas ir papildinot jūs teikto par to, ka cik ļoti vienoti mēs bijām. Un šeit es jau Rutas kundzei parādīju. Bijušā Latvijas laika radiotehniskā direktora Jāņa Magones dēls atnesa mums šādu tā kā viņu vākos, kā veltījums šim Jānim Magonem dzimšanas dienā. Un šeit ir fantastiski paraksti, Mirģa Ķempe, Pārups, te ir visi šitie Latvijas... Varbūt Valds Iklaus arī man pazīstams piecavnieks. Jā, bet pietiekami daudz cilvēku bija Latvijas laika radio. Saskaitīt. Bet labi, tas... Šis bija 75. gada radio cilvēku autogrāfi. 2000. gads. Cik mēs daudz bijām tad jau. Tas ir kurā gada? 2000. sanāk, Jā, 2000. Jā. Un Latviešu biedrības namā mēs Liela balva bija. 3 stāvos svinējām šo jubileju, un Latviešu biedrības nams, pateicoties tam, ka vēl nebija tik strikta attieksme pret reklāmu, mēs atļāvām raidīt reklāmu par ziedojumiem, lai atjaunot Latviešu biedrībā, piemēram, Zelta zālē krēslus un tam līdzīgi. Un viņi mums iedeva šo visu to balvu pa brīvu. Tas vienkārši bija arī neticami, Un bez visa pārējā esmu saņēmusi arī Lintera, Jāņa Lintera radio un dibinātāja balvu, jo tas man ir tāds ļoti liels pagodinājums bija, ļoti neticami, jo tas te radio, tas tehniskais cilvēks, mums bija, kas īstenībā Jāzeps Ločmels, kurš bija sakaru cilvēks, no seniem laikiem jau. Viņš bija tas, kurš ierosināja to grāmatas rakstīšanu, un mēs pēdējā brīdī esam noķēruši vēsturi. Vienkārši, tāpēc, ka daudz tie cilvēki jau sen vairs nav, sen, Tas bija, kā teikt, pēdējais mirklis, kad mums izdevās viņus... es te pamanīju Pārups, bija kaut kur Ķempe, un tādi, tie cilvēki. Tālūk, paldies, kad jūs noķērāt arī vēsturi. Un par jūsu izcilu un šī man ir ļoti vērtīga grāmatiņa, jo te ir Valdemārs Hermanis Dārijai, pateikšu Dārijai, kura tajās dienās balstījusi un drošinājusi arī mūsu vīriešus. un aizputes sargi, ne visi, bet lielākā daļa šeit ir arī tie aizputes sargi. Tas ir tāds mazs atmiņu kopojums, ļoti un mans mazais rakstīns iekšā. Nodzeltais mazs grāmatiņš, bet ļoti dārga.
daudz biezi sējumi pēc tam ir nākuši. Nu, es jau tāpēc stāstīju Rutai, jā. Es jau teicu, kad Valdemārs saīsināja visu man garo rakstāmo, jo bija vēl jāiebāž iekšā 3 augustdienas, jāieliek iekšā. Un šitas, jā, ir tāds, šī ir ļoti tāda, man būs jau viņa jādod muzejā kaut kad droši vien. Jā, mums laiks jau ir beidzies, tā kā varbūt, ka jums vēl ir kaut kāds novēlējums nākošiem klausītājiem, skatītājiem, ko jūs gribētu pateikt? Jā, novēlējums man var un ir būt tikai viens, saprast, cik ļoti nozīmīga ir brīvība, cik dārga var būt brīvības cena, un to nekad neaizmirst. Jo nekas nav es teiktu tā, tas, kas ir visnozīmīgākais un mīļākais katra cilvēka dzīvē, tā ir mūsu dzimta, mūsu ģimenes. Tas ir svarīgākais šobrīd daudz par visām citām lietām, jā, kas mūs satur kopā. Un tātad otrā lieta ir brīvība, un nekad nedrīkst novērtēt to par zemu. Jo tad, kad brīvības nav, tad tikai to droši vien var saprast, jā. Mēs, kas esam to piedzīvojuši, ko nozīmē būt aiz 10 žogiem. Es, piemēram, pirmoreiz mūžā aizbraucu 93. gadā, pirmoreiz bija ārzemēs. Zviedrijā, Zviedrijas radio, izglītības radio uzaicināja uz kursiem. Un es esmu bijusi arī pateicoties Zviedrijas radio, kuri novērtēja sadarbību ar Zviedrijas radio latviešu redakciju. Esmu apmeklējusi un bijusi uzaicināta no lielā Zviedrijas radio un televīzijas priekšniecības Nobela pasākumos visos. Esmu sēdējusi kopā ar citiem žurnālistiem, mēs bijām žurnālistu galds, pie 1000 viesiem kopā ar karali, karalieni un Nobela prēmijas laureātiem. Turienes, man bija iespēja apmeklēt Zviedrijas institūta lekcijas. Dzīvoju mājās pie kundzes, kura pārvaldīja gan Zviedrijas radio latviešu redakciju, visas šīs te redakcijas, kas tā kā tika raidītas no turienes uz Lietuvu, Igauniju un citām valstīm pie viņas mājās. Un Zviedrijas radio mašīna atbrauc man pakaļ, aizveda uz to pasākumu, kur tās medaļas tika pasniegtas, un vēlāk aizveda uz Rātsnamu, kur notika lielais pasākums. 1000 viesmīļi, apkalpoja 1000 viesus, bija vesels milzīgs operas, tāds uzvedums pasākums, un tas bija vienkārši neaizmirstam, bet man bija jāiztur tur vesels, jāgaida mēnesi, kamēr izvērtēs manu kandidatūru, jo nevar jau zināt, kas ir kas, jā, bet tā es tur nokļuvu, kā vienīgā latviete tāda, kas nav ne valsts premjers, ne prezidents, nekas parasts, kā teikt, cilvēks, jā. Bet tas bija tāds arī ļoti liels, man tāds... skaists brīdis. Jā, ar to mēs arī varbūt beigsim, piedodiet. Jā, un es nezinu, ko mēs varam, varbūt kaut kādu papildinājumu. Par to mēs nākamajā gadā. Jā, būs turpinājums šai intervijai par mūsdienu laikiem. Un man ir vienkārši jautājums vēl pēdējais, vai jums nav iebildumi, ja mēs šo te mūsu interviju arī ierakstam, publicējam, daram pieejam sabiedrībai? Nav. Tikai nesakiet dzimšanas gadu. Paldies! Es jokoju tā kā sākumā. Jā. Nē, es nezinu, ja viss ir pieejam tā, tad jau man nav iebildumi, jā, bet es jau piekrītu. Vienīgā. Es jau piekrītu arī. Paldies! Vai ne? Jā. Jā, tas tā. Tad, vārds sakot,
Mēs beidzam šodien. Jā. Bet bišķiņ man kaut kur arī... Nē, jūs jau tā noklājat to laukumu, ka man tagad ir neatskars tur tā brauc pa virsu. Viena lieta gan, bet tas ir pilnīgi atsevišķi Mums jau radio laiks un beidzams, televīzijas un visa, ko es esmu runājis Tautas frontes muzejā savukārt ar savulaik ar Meldu Rūsenko, ka es esmu bijis skoliņā, Balderās skolā, piemēram, skolniekiem stāstījis pa janvāru, bet pilnīgi citā veidā un citā, tādā, kā viņiem tas būtu tuvi, saprotami, un tas ir pilnīgi kaut kas cits, Un tas, ka mūsdienās vecie ļaudis saliekš tā rociņš, saka, mēs, ka Daugām, tas ir garām. Nē, katrā vietā savādāk valoda vajag. Jā, atvainojiet. Jau meitenē mūsu dēļ jau kāpējos. Mums vēl šī intervija tiek ierakstīta. Ojārs Jansons ieraksta, un intervija ir ierakstīta 2023. gada 26. decembrī. Paldies.